Noskrien ziema 9. sezonas pirmais posms Jaunpiebalga. Rīts iesāks kā jau parasti ar reģistrēšanos. Turpat arī siltumā pārģērbšanās, tad ir koku stumšanas čempionāts. Labi līdz starta sākumam visi cītīgi iesildās, lai sagatavot muskuļus un sirsniņas lodzē. Tagad tu taču neesi apašviksēs. Nu ko tiek dots starts un gan tautas distance, gan sporta distance dodas trasē. 3 minūtes vēlāk arī starta signāls pārgājienu un nojošanas distancei. Visi burziņā viens otru velk uz priekšu. Laiks, protams, fantastisks, un pat Jaunpiebalga arī mums piedāvā burvīgus skatus. Trases veidotāji ir piestrādājuši pie mainīgiem apstākļiem. Un kas par ainavām? Skrien gan lieli, gan mazi. Šajā posmā tādu interesantu sajūtu iedeva tas, ka vienu brīdi tu skrien pa ziemu, un te pēkšņi ieskrien citā gada laikā. Tas man baigi patika, tad bija tā kā sniegains, un tad bija ieskrēja arī mežiņā, kur bija vienkārši tā kā vispār ne grāma sniega, un tā kā sajūta, ka tā kā 2 gadu laikos skrieni. Bija arī foršs kāpumiņš, sākumā noskrien lejā, un tad jau pat aciņ gar saknītēm augšā uz kalniņu. Šī te jau daudz arī pārgājusi kāpšanu. Es viņu dēvēju par kalna karali. Es arī iesaucos atbalstot citus priekšā skrienošos, kur kalna karalis jāmauc. Līdz finišam vēl nedaudz, bet pasakainais laiks ļauj izbaudīt katru soli. Noslēdzošies kilometrs bija noskrien ziemas stiliņā. Parādās šauras taciņas, kur gribās skatīties uz kājām, bērzu birzes. Man ļoti patika taku līklocīši caur šauru bērzu birzi. Turpinājumā šķērsļu joslas. Varbūt no trases paliks kaut kāds līkumiņš vai posmiņš atmiņā. Posmiņš droši vien būs tie pēdējie pontoni vai kā viņi. Bišķiņi pirms finiša uzdina tādu, tāda odziņa beigās. Nu ko, un tad jau pats finišs, kur gribās vēl izdot pēdējos spēkus. Tur mūs sagaida Red Bull, saldumiņš no baltais produkcijas, Vītautas minerāla ūdens, pierādziņi un vēl visādi labumi. Un visbeidzot pavisam īsā apbalvošanas ceremonija. Apbalvošana notika no 1:00 līdz 3:00, 18 stundas un 18 minūtes. Tam visam pa vidu vēl bija izloze. Dāvanas un balviņas pa pilno no atbalstītājiem. Kā varētu būt noskrien ziemu uz sauklis, pa Lietuvis kā varētu skanēt? Tad ledus vai sniegs, noskrien ziemu ir prieks. Pa Lietuvis kā skanēt? Jā. Ledus ir sniegas, no biekta žiema. Ir prikas. Noskrien ziemu!